Nu, kā jūs redziet, ir pārstāvji no laikraksta un laikam no televīzijas ar Panasonic. Tā, šodien, kā izejot no tā lēmuma, kurš bija Pagājušā gada aprīlī ar Madonas rajona patērētāju savienības valdes lēmumu Madonas maizes kombināts zaudēja savu juridisko statusu, kontu bankā, zīmogu, zinām neatkarību un patstāvību. Kādas būs nākamās izmaiņas, kāds būs jaunais koplīgums, kur ar patērētāju biedrības savienību jāslēdz šī gada februārī, to vēlējās noskaidrot maizes kombinātā strādājošie. Reorganizācija ir sākusies, būs apvienotā grāmatvedība, kombināta direktoram nozares vadītājs status, vai pārmaiņas skars arī sociālo sfēru, vai tiks saglabāt veselības pabalstu piemaksas, vai gluži otrādi arī maizes kombinātā ienāks rēks, štatu samazināšana, tas interesē darbiniekus. Skaidrs ir viens, šobrīd maizes kombināts ir vienīgais, kas patērētāju biedrības savienībai nes peļņu, bet, kā teica valdes priekšsēdētājs Jānis Zahars, tas, kas pelna naudu, tam jāpelna vēl vairāk. Nekad peļņa arī netiks sadalīta starp kolektīvu locekļiem, jo kombināts nav patstāvīgs valsts uzņēmums, vien Madonas patērētāju biedrības servisa organizācija. Protams, efektīgi, jo daudzas nozares lielajā kopkatlā tiešām ir nerentablas. Tā pašā laikā arī maizes kombināta bruto peļņa varētu būt vismaz par 100 000 latu lielāka. Vienīgi tad varētu runāt par algu paaugstinājumu strādājošiem. Jānis Zahars nenoliedz, ka viens otrs štata darbinieks var izrādīties arī nevajadzīgs, iespējami pat atsevišķa maizes ceha slēgšana. Biedrībā strādā, starpības nav itin nekādas. Starpības uz šo brīdi nav itin nekādas. Šāda veida reorganizācija, kas, teiksim, tika izdarīta, ja mums arī bija uzņēmumiem juridiskais status, viņiem varēja būt, un viņiem varēja arī nebūt šis juridiskais status. Un visā lielākāties visos rajonos, ja, ir palikušas tik maz tāda pamatot vēl to. Kaut kur nes kāpēc mūsu uzņēmumu bija, un uzņēmums strādāja savu zīmogu un ar savu kontu bankā. Ja? Tad, kad pienāca laiki, kad tas ekonomiski vairs nav izdevīgi, ja? Tad šis konts tika slēgts un juridiskais status tika likvidēts. Kā saka, citur kaut kur. Tā ir mums katram sava administrācija, nenoliedzami, ja? Tālāk transports, vesela rinda jautājumu, ja? Kā tāds nemainās, jo pasvītroja vēlreiz, jo Sārmuļa kungs nekāds no mēnesis jūsu organizāciju uzņēmums nav nodibinājies pats par sevi šeit uz vietas, ja? Viņš nav radies pats par sevi, nekāds valsts uzņēmums viņš nekad nav bijis, un arī uz šodienu viņš nav. Es vēlreiz pateicu, kas īstenie saimnieki rajonā. Tas, ka mums rajonā var būt šos jautājumus, kas saistās varbūt tās par pāju biedru, zina, kā tika noprivatizēti visi dzirnavnieki, kā tika pirmie tika noprivatizēti pilnīgi pakluso, kas viņus noprivatizēja, kā viņus noprivatizēja. Zinat, ne es zinu, ne jūs zinat. Kā tika noprivatizēts, es drusku tā izstāstīšu arī, kā tika noprivatizēts Daugavpils dzirnavnieks. Es vēl vairāk zinu, jo ņēmu tiešo dalību ar rajona paju biedru starpniecību, pats piedalījos graudu ražotāju un pārstrādātāju asociācijas sēdēs, kā tika strādāts, lai šīs te lielākais graudu pārstrādes uzņēmums vairāk vai mazāk nonāktu to cilvēku rokās, kuri to ir pelnījuši. Proti, pirmkārt tie, kas graudus saražo mūsu valstī, vairāk vai mazāk, kas šos graudus pārstrādā, ja? Un kas šos graudus pārstrādātos miltus realizē maizē. Kas no tā iznāca, ja? Šodien mēs redzam. To mēs redzam. Tā vai cita prece, proti maizīte lētāka, nav un nebūs. Uz priekšdienām vēl mazāk viņas būs. Un šodien visa šī politika virzīta tikai uz to, var pateikt viennozīmīgi, lai šos 30%, kas ir lauku rajonos, kur mēs ražojam maizīti, ja? Lai šos pašus arī nospiestu. Un viennozīmīgi šo te cenu noturēt laukos nevarēsim. Mēs būsim spiesti pacelt maizītē cenu. Gribam vai mēs to negribam. Tiklīdz mēs paceļam cenu, jau šodien Rīgas maizīte ir Madonā un visos citos lauku rajonos. Rītā būs vēl vairāk, šai ražotnē vispār jēgas nebūs, pa pusvelti paņemt arī šīs atlikušās ražotnes. Nav noslēpums. Tā vismaz manā skatījumā, vai viņš ir subjektīvs, Dievs dotu, ja? Bet vismaz politika tiek virzīta šādās sliedēs. Jā, informācija. Un šī objektīvā informācija, varu pateikt godīgi, lai mēs izturētu turpmākā cīniņā,
Varu pateikt godīgi. Strādājot šeit un Cesvainē un izdarot šīs dažas manipulācijas, mēs varam ietaupīt daudz vai maz, varbūt liksies kādam. Priekš mums tas ir ļoti daudz. Tā kā es te stāvu 7000 latu mēnesī. Ko tas nozīmē priekš visiem mums, ne tikai priekš jūsu kolektīvā? Visi jūs un mēs esam kopā, mēs neesam atsevišķi. Ko tas nozīmē priekš mums visiem kopā? Tas nozīmē ļoti daudz. Tie ir ļoti lieli līdzekļi. Reizēm ir bijis kārtībā, ne viss ir bijis kārtībā. Ir jāpiestrādā, būs, tātad, kā es vēlreiz saku, pie tiem vai citiem cilvēkiem, ja mums ir iespēja taupīt un ekonomēt ir. Un ja, kā jūs arī kā celsties un teiksiet, kur ir lēms tagad? Mums arī pārdalīs mūsu krustu satraunīt par naudiem, jums pašiem uzņēmumiem. Uzturēs birokrātijas apparātu. Un es tā es domāju, vai mēs varam uzticēties tādiem vadītājiem, kuru pakļautībā uz punktu aizgājuši ir tādi uzņēmumi kā Māra, centrs, stabilitātes. iesim tādu sakarīgu demokrātisku ceļu, jo man cita jautājuma, citas atbildes šī sakarībā nav. Tie nav labi faktori. Cik es varēju centos bremzēt šo jautājumu, ja? Varbūt izvēršot šo jautājumu, var pateikt, varbūt cilvēki, kas varbūt nav lietas kursā, ka tos pašus apjomus, ko mēs tagad cepam kopā ar Cesvaini, tos pašus apjomus var izcept tepat Madonas ceptuvē, var izcept to pašu apjomu Madonas ceptuvē, neko daudz nenodarot kvalitātē, neko daudz nenodarot pāri apjomiem, sortimenta, varbūt sākotnēji sortimenta, tāda sīkus smalkmaizīta, varbūt tur kaut kas. Nav, bet pārdevējs stāv, es paprasīju, kāpēc nav maizes? Nu, nav, vakar izpirku un viss, bet priekš kā viņa tur stāv otrā dienā. Tukša veikalā. Tikai dažas tur sardeles vai desa stāv un viss. Apjoms mums ir tās, Madona ir kopā salīdzinot ar pagājušu gadu, kā nekā 83%, ja? Un mums apjoms samazinājās tikai tāpēc, ka pārgājam uz mazo svaru maizi. Jūs zināt, ka ja mēs cepam 800 gramu, tagad dārniskā agrāk cepam 900 gramu. Batoni cepām 500 gramīgi, tagad 400 gramīgi. Bet cilvēks tik nopirk vienalga vai puskilograms vai kilograms, tikai vienu klaipiņu. Absolūti neko mūsu ražotnes līdz šim bija jāpārkārto. Bija jāuzstāda kaut kas cits. Veikali tiešām vienmēr kaut kur tiek vai tur pārkārtoti no vieniem uz veikaliem uz otriem, vai tā tirsniecības bāze no vienas bāzes uz otru, vai kaut kur viņus iznomā. Ko mēs kombināciju esam izdarījuši? Absolūti nekā, mums visas mašīnas ir novecojušas. Jauns mums nekas nav iegādāts. Jūs sakiet, 7000 peļņa būs jums tagad, ja jūs apstādināsiet Cesvaini. Labi, es piekrītu, varbūt būs jums tie 7000, bet cik ilgi? Cik ilgi, tikmēr, kamēr jūs no Cesvainas izvedīsiet tās visas mašīnas rezervei. Tālāk jums vairs nebūs tās peļņas. Tad es domāju, ka vispirms vajadzēja, ja jau tiešām ir kaut kādi līdzekļi, tad nevis kaut ko apstādināt un apturēt, bet manas tās personīgās domas, kaut ko atrast, kaut mazāko nieku un ielikt to blakus kaut kādu ražotni. Lēmumi sapulcē netika pieņemti visu dalībnieku zināšanai, bet atziņa, protams, radās. Konkurences apstākļos Patērētāju biedrības savienībai nebūtu nav pateicīgākā struktūra. Lai izdzīvotu, tā daudz ko gatava arī upurēt. Paliks bez darba. Bet tāpat ir Madona. Viņi nogarims, taču vienalga, nu labi, gadu varbūt viņi pavilks vēl to visu rajonu kuģi uz priekšu. Bet pēc gada, kas būs tālāk? Arī tie cilvēki paliks manā skatījumā, viņi paliks vienalga bez darba. Un tā sistēma, un viss, mums ir tikai 2-3 tonnas miltu, un ja mēs rīt vēl nostrādājam, tad ir vienas rītā, mēs jau stāvam. To brīdi. Mēs tikai virspusēji reizēm analizējam, ir peļņa, nav peļņas, ja? Bet nepiedodat lūdzu, arī no jūsu puses iepriekšējos gados arī vajadzēja būt lielākai. Ja visa nauda, es pasvītroju, visi varbūt līdzekļi būtu palikuši,
Ja jūs būtu pilnīgi pastāvīgi, jā. Visā republikā, visā Latvijā patreiz mūsu sistēmā notiek līdzīgi veidi sapulces un strīdi, jāsaka vienkārši strīdi. Visās, varbūt ne visās, bet lielākajā daļā rajonu patvētāju kooperācija notiek šādi strīdi. Vienā pusē ir tirzniecība un viss pārējais, un otrā ir maizes komunāli. Kaut kur klusāk, kaut kur, teiksim, skaļāk tas notiek. Arī tas pieminētos Limbažos, kā jūs zināt, pat tās bija tāds konflikts, ja? Kas tad tam ir pamatu? Acīm redzot, ja mums būtu tāds vienreizējs gadījums šeit Madonā, tad varētu teikt, ka šeit vai direktors kombinātā vainīgs vai kaut kāda cita vaina, bet acīm redzot, kaut kādi dibināti vienādi iemesli. Un es varu tikai vēlreiz to apgalvot un izteikt šeit, arī klātesot manai priekšniecībai, kad, manuprāt, tā situācija, kāda ir izveidojusies, nevajadzētu traktēt, ka tikai vainīgs ir jūs pats kombināts, jums zem rentabilitāte un tā tālāk un tā tālāk. Kāpēc tad viņa tāda zeme ir veidojusies? Nav jau tā, kad mēs šeit esam, kas visu izdarījuši. Nenoliedzam arī es kā direktors. Var būt bez skārā tikai divus – vairumbāzi un tirsniecības centru. Un es gribu jums pateikt godīgi un atklāti, lielāku daļu es jūs pazīstu no seniem laikiem. Mums varbūt neiznāca šitāds agresivitāte un noskaņojums tik tāds, es pat nevaru izteikt, kā viņš izpaužās, jā? Jo es saprotu, ja tas skar katru cilvēku, viņa darbu, viņa algu un ģimeni un tā tālāk. Mēs ar saviem cilvēkiem, paldies Vuškānei neatteica, pirmām kārtām izveidām sapulce vairumbāzi, pēc tam centrā, pēc tam sasaucam visus kopā un noziņojam, ka mēs esam sējam, laulājamies. Kopā divi uzņēmumi ar tādiem rezultātiem, ar visu pilnīgu analīzi, un zināt, mums nebija strīdu. Mēs mazinājām cilvēku. Es jums varu pateikt godīgi, mums bija katrā uzņēmumā sekretāre, palika viena. Mums bija 2 operatori, palika 1. Mums bija grāmatveide, kas veda uzskaitīja ar piegādātājiem veltā pļāviņa, kuru jūs līdzinājāties grāmatvežim un zinājāt, mēs to arī samazinājām. Protams, es skaitos Zahara vietnieks, bet es vadu tikpat lielu uzņēmumu kā Sarmulis. Es vai kāds vietpersonīgi šos jautājumus lemtu. Mēs lemjam šos jautājumus demokrātiski, un viņus arī lemsim uz priekšu tādā pašā gā. Šodien mēs šai sapulcē neizlemsim. Tā gadījumā es no savas puses jums varu apsolīt, ka pacentīšos maksimāli sakarīgi šos jautājumus sakārtot. Vēlreiz gribu pateikt, kaut kur līdz galam nav saprasts. Darba devējs es biju tad, kad jūs bijāt juridiska persona. Darba devējs arī es palieku, kad jūs neesat juridiska persona. Jūs man piekrītat. Vai nepiekrītat? Kā darba devējs es biju arī tad, un kā darba devējs arī palieku šodien. Es domāju, tas ir... Vienkārši jautājums varbūt nevajag par viņu strīdēt, bet ir jautājums par to, vai jūs parakstīsiet, vai kā cits vai Sarmulis parakstīs. Jūs parakstīsiet līgumu. Jūs. Mani iepazīstinās, kas man jādara. Ne, piekrīt. Bez jūsu paraksta es tur neko nevaru darīt, un jau neko solīt. Maizes ražošana pieprasa izēvielas, kolektīvu speciālistus un tehniku. Pa katlu mūsu atslēdznieki katlu apmainīja 8,5 stundu laikā. Veco katlu mēs pašā remontējam. Vecais dalītājs uzliks paplašināt ražošanu Madonā arī vecais. Tā ir rentabilitāte, noslēgta rentabilitāte. Man ir... Ja persona, es varu nolikt tavu atbildu pret maizes kombinātu. Tātad, kā maizes kombināts ir nolikvidēts, nav nekas, ne zīmoga. Faktiski maizes kombināts neskaitās mans līgums. Un arī materiāla atbildi, ka es nezinu, pret ko es esmu. Pret ko?
Nē, bet kā priekšā? Kā priekšā es esmu atbildīgs tagad. Es pat nezinu, kas tā pa iestādi, kurā es pašlaik strādāju. Kāpēc tā ir darīta? Tā ir pārkāptas vienkārši darba likumdošana. Ja maizes kombinātas nav, tad es neskaitos maizes kombināta strādnieku. Likumdošana nav pārkāpta. Nav pārkāpta likumdošana. Mēģināšu atbildēt. Likumdošana nav pārkāpta, vienkārši, teiksim, es atvainojos tā, fiziski runāsim, ja? Vienkārši no Sarmuļa kunga tiesības kā darba devēja ir pārņemtas, saprotiet? Vot kas noticis. Lai visiem būtu skaidrs. Viss ir spēkā. Viss ir spēkā. Šodien viss ir spēkā. Šodien vot tas ir spēkā. Jautājumi ir? Tad strādniekam nav nekāda tiesa. Pieņemsim visu to informāciju piezināšanas, ja? Es domāju, sapulces lēmums būs tāds. Pieņemsim to. Aktīvs tikās ar mūsu rajona savienības vadītājiem, kuri šeit bija ieradušies. Nu, un man varbūt grūti ir vērtēt citu vietā, vai tās atbildes, ko sniedz mūsu vadītāji, viņus apmierināja. Jo, lai arī cik būtu pamatotas šīs atbildes, tā vai citādi viņas neatrisina galveno, jo, diemžēl, dažādu apstākļu sakritības rezultātā mēs esam nonākuši pie tā, ka cilvēki būs jāsamazina. Tāda ir šodienas tā realitāte un tā nežēlīgā ekonomiskā cīņa. Jo patreiz jau mūsu cilvēki, es saprotu, kad cenšas atrast tos cēloņus, kāpēc tad notiek šī samazināšana un it kā darba zaudēšana, kas, nu, laikam tuvākai nākotnē arī būs mūsu cesvainas ceptuves ļaudīm. Kā šai ziņā, ko var teikt? Netiku guvusi, ne jau tas, ka tur cesvainē samazinās vai kā. Mums gribējās zināt tieši to galveno iemeslu un tieši tās, nu, cik tas organizācijas, kas radīja šo te visu, jo arī šodien tas noslīdēja kaut kā tikai garām, pamatā bija tikai kombināta, tur tās, cik rentabli vai nerentabli vai perspektīva, bet pamatā visus citus tie, kas tiešām ir to radījuši, tur taču nav tāds sašaurinājums noticis, tie tikai dažas personas, es saprotu. Bet vai jūs nepieļaujat domu, ka šāda tipa sanāksmē, kas ir tiešām viena kombinācija arī strādājošie un tā, ka tas bija normāls sarunas un ka jau nozara vadītājiem jārunā par tiem jautājumiem, kas jūs interesē vairāk, jo citā līmenī jārunā par? Un es domāju, ka jā. Jo strādājošiem faktiski viņiem tas taču nav jāzina, viņi nevada to kolektīvu. Nu, tas tiešām tā arī ir. Vai līdz šim nav notikušas šādas sapulces, nu, šo kombinātu direktoriem? Kombinātu direktoram ir notikušas sanāksmes, nozaru vadītājiem atkārtām uzņēmumi ir notikušas, bet tuvāk strādnieki paši līdz šim nebija iepazīstināti, tāpēc arī tas tā viss notika. Jo mēs jau gaidām ir nevis to sašaurinājumu, bet taču tomēr ir jādomā par to reālo, kā tos cilvēkus nodrošināt, ko ieguldīt tā, lai tomēr tāds stāvoklis nebūtu. Es taču iepriekš jau tiku teikusi, ka kaut kas ir jādara, lai labotu. Nevis, lai sašaurinātos, lai glābtu, bet jādara, lai labāk kaut kas būtu. Bet tas arī šodien taču neizskanēja. Mums neviens to taču netika dzirdējis, kas tiks darīts, kādi plāno, kāda perspektīvā plānošana. Tas taču nekas netika šodien izteikts. Nē, tā pašā laikā es tomēr dzirdēju, ka šis cilvēks arī atzina to, ka viņš meklē, ka varbūt nevienmēr atrisina, bet arī pārmetums jums, ka arī jums varbūt vajadzētu intensīvāk pierādīt sevi un arī pašiem varbūt pateikt priekšā par palīgu nozarēm vai tā, bet, protams. Mēs esam pārunājuši tās palīga nozares vairāk kārt ir pārunātas, bet nav taču kombinātam viss, kas, teiksim, kas peļņa bija vai kā tas tika vienmēr pārskaitīts un vispirms jau ir, jāiegulda un tad jau tikai tā peļņa būs. Es uzskatu, ka kombinācija ļoti daudz ir darījis tā, viss tā paplašināšanās ir, bet ja jau līdzekļu nav, vai tā nevarētu būt divsaruna tieši ar valdes priekšsēdētāju un jums kā ar kombinātu direktoru, ar cesvainas ceptuves direktoru? Mēs jau runājām, mēs runājām par to, bet patreiz mums ir tā, ka tas turpmāk laikam nenotiks vairs, jo šodien izskanēja, ka cesvaine tiks tomēr likvidēta, manā skatījumā laikam, apturēt uz kādu laiku. Līdzīgi kā Varakļānos? Jā. Viņus apturēja arī
uz mēnesi vai 3 mēnešiem, un, ja nemaldos, tad stāv laikam jau 8 gadi. Varbūt arī tas var tagad stāvēs.